Tā bija ko mācīt, ka es gaidīju, ka būs viskā traks tādēļ. Tā būs šis traks, ka būs. Es esmu bez desmit nostāv. Jā, tad ilgāk. Tieši tur nāk, es varētu. Nav svarīgi, Reputācija. Nu tāds pamats kausiņš tāds. Tik man kā reiz. Nu tu apsveici top 6 neuzvaras vai kas varbūt? Vai ne? Paldies. Tā un tuņās bildīgi. Nu, Pēter, 3. reitings, 3. fināls un beidzot tomēr ir uzvarēji. Kādas sajūtas? Es nezinu, bet jebkurā gadījumā pusfināls pret Andi bija interesants. Tur nezinu, kāpēc man pēkšņi sāk tricēt roku kāju, jo es sapratu, es biju tajā atbildīgā pozīcijā, kas notika pirmajās divās tūrēs, ka otrā vieta aiziet uz finālu un uzvar. Un šī reize nebija izņēmums. Man tas baigi galvā iesēdās un tas likās tā interesanti. Es nezinu, vai tas mainīsies šī turnīra ietvaros, vai otrā vieta kaut kad beidzot arī zaudēs kādam, bet, nu, man par laimi es tomēr uzvarēju. Un beidzot vienu spēli nospēlēju virs 200, kas arī tāds mazais prieciņš. Nezinu, kaut kā šodien vai nu 2-3 openi vienā spēlē un straiki vai kaut kā, nu, bet jā, vismaz zemākā spēle 180 kaut kas bija tā. Jā, nu, nav viegli šos turnīrus organizēt, visu spēlētāju savākt un tā tālāk, bet pulkspunkts, kas spēlētāji ir, kas vēlās piedalīties, paliek vairāk un vairāk, un tie spēlētāji paši zina, kur piedalās. Tāpēc, jā, priecājos par jebkuru seju, kas tomēr izmēģina savu veiksmi vai prasmes pamēģināt tomēr uz grūtākām eļļām, kuras varbūt ikdienā spēlējot līgās vai kaut kādos citos mazākos turnīros, nu, nav pieejams. Vai pat arī trenējoties vienkārši tā. Tāpēc, jā, priecājos, ka spēlētāji grib sevi izaicināt un paskatīties, kādas ir viņu prasmes un vai viņi ar savu arsenālu var tikt visu galā. Jo es šodien sapratu, ka es neesmu tajā labākajā formā un šodien daudz kļūdas pieļauju, bet veiksmi bija manā pusē.
Paldies!